sākumā mums ir tēma par darba likuma, tā teiksim, vairākiem punktiem, kas ir komentējami no reālas dzīves, nevis pašu pāntu lasīt, jūs paši protat, ja? Tātad jānorāda, ka darba grafiks ir mainīgs, vienalga, kā jūs rakstiet, elastīgs, mainīgs, vai kā arī ietver informāciju te nosacījumā par nolikto darba laiku, kas ir garantētais apmaksātais darba laiks mēneša ietver. Un, ja pirms attaisnotās promotes, kā es teicu, tikai drusītiņ kaut kas ir, tad šeit nav, un šeit kaut kas parādās, tad ir jārēķina no tās dienas, kad viņš iesāka strādāt, līdz dienai, kad viņam sākās attaisnotā promote. Kāpēc rīkojums un vēl grāmatvedības izziņa? Tāpēc, ka normālos apstākļos mums ir personāla daļa un mums ir grāmatvedība. Un personāla daļa interesē vienas lietas un grāmatvedība interesē citas lietas. Tas ir viens. Otram kārtam, ja nodeg personāla daļa, grāmatvedības izziņā visa informācija ir apkopota. Vai no otrādi. Un līdz ar to tātad savu to summiņu, to pensijas kapitālu uzkrāto par 12 mēnešiem, es izdalu ar šiem gadiem un vēl ar 12. Man parādās summiņa, ar kuru man iepriekš piešķirtā pensija tiek palielināta. Ja? Tas neatiecās uz piemaksu. Tie, kas saņem pie pensijas piemaksu par pagājušā gadsimta darbu, tad uz to tas neatiecās. Te aritmētika un pat cik indeksētā summa, kopsumma apliekam ar nodokli kopā ar piemaksu, pār pa 1000, tad nodoklīts parādās, nodoklīti mēs atņemam un paliek neto summa 1057, un ja mēs tos 1507 salīdzinām ar to pensiju, kāda bija, ar tiem 992, tad mums iznāk pensija palielinātu pa 64 eiro, ņemot vērā, ka tā stāža nospēlē tādu lomu.